kaut kur zālīte jau sāk parādīt savu zaļumu. Skaistā lazda vēl savus ziediņus nav atvērusi. Bet cik viņai daļi, zāri, krokaini. Arī pūpulī jau veras vaļā. Pats skaistākais gada laiks. Siena no tūjām ir ļoti, ļoti augsta. Gandrīz 3 metri. Agrāk es viņas griezu, tagad nezinu, vai spēšu nogriezt. Lūk, tāds ir atnācis tas 1. marts, bet mēs iesim iekšā un atkal apskatīsimies porcelānu. Svētdienas rīts sākās ar ļoti interesantu atradumu Mariannu. Marianna olimpiādes. Un lūk, krūzītes otrā puse. Cik jauki bija 1980. gadā, uzvarējot olimpiādē vai arī piedaloties, saņemt lūk tādu porcelāna skaistumu. Formas autors Ēriks Ellers. Mariannas tika ražotas no 1972. gada līdz pat 1997. gadam. Un arī senatnīga vāze. Domāju, 50. 60. gadi ar lūk kādām brīnišķīgām narcisēm. Porcelāna fajansa fabrika. Lūk, kāds zīmogs senatnīgais, vienā un otrā pusītē, pūpoli, narcises, pavasara vēstneši. Protams, kur svētdienas rītā bez tik skaistā, izsmalcinātā Rubens tējas kannas un tasītes. Ļoti elegants vāciņš, zīmējums, zeltījums. Šī krūzīte ar apakštasīti jau bija, un lūk, tagad atnāca klāt šī tējas kanniņa. Zīmogi kanniņa ir Rīgas porcelāna fajansa fabrika. Šeit arī tas pats, un tikai zilais zīmogs. Daļais Rubens, pirmskara forma, 20. gadsimta 30. 50. gadi. Bet šo skaistumu es nevarēju jums neparādīt. Kā jūs domājat, kas tas ir par skaistumu? Senatnīgais Ilģu ciema stikla fabrika. Roku darbs, griezumi. Un tik ir labi saglabājies, kā tikko izveidots trauks. Kādas kājiņas. Arī šiem mazajiem trauciņiem. Mazā vāzīte ir veidota ar mīlestību. Un katrs griezums
šajā skaistumā ir atspoguļots cilvēka darbs. Darbs un mīlestība pret savu darbu. Šodienas svētdienas rītā tas ir arī viss, lai atnāk saulains, skaists, mīļš, silts, plaukstošs pavasaris.